Labvakar, cienījamie skatītāji! Turpinot sarunas par medicīnu vai par dietniecību, esmu aicinājuši šodien studijā Diānu Audru. Mēs esam tā ļoti tā līgani nonākuši līdz uzturam. Tātad, laikam, tā ir arī viena no tādām ļoti būtiskām lietām. Nu, teiksim, enerģētika, bet uzturs jau tas ķermenis jau ir faktiski, apēstā uzkrājums. Ja? Protams. Tas ir ķermenis parāda, kas mēs esam, ko mēs ēdam. Ja? Jo mēs vairāk apēdam, jo arī mēs esam slimāki. Ja? Jo senie cilvēki viņi ēda daudzreiz mazāk. Jo patiesībā kuņģis ir cilvēkam maziņš, tā kā rokas saliek kopā. Ja, nevajag tik daudz ēst. Ja, tas ir pirmais. Ja. Tas ir apjoms. Jā, apjoms. Jā. Tas, kad cilvēkam gribās to un šito, ja, tas vēl nav tik traki, kā tad, ja viņš pārēdās. Un lielāko daļu cilvēki pārēdās. Ja. Viņiem bailes, tagad kā es metīšu ārā, ja. Sapircies ir, samaksāts ir, labi samaksāts, un ēd, ja, tad virina to leduskapi no rīta līdz vakaram. Ja. Tad būtu jāuzliek leduskapiem kāds kods, ja, kad atverās tikai pusdienas laikā un vakariņās un brokastīs. Bet tas nozīmē, ka tās 3 reizes ir vajadzīgas ēst? Vai mēs varam iztikt? Citreiz pat varbūt 4. Bet tam apjomam ir jābūt pirmkārt dzīvam, ko mēs ēdam, un otrkārt pēc iespējas arī vienkāršam. Jo mūsu senči viņi jau neēda tur 20 kādas komponentes vienā rāvienā. Ja? Tātad kāli izvārīja vai izcep un to paēd, un viss. Ja? Tāpat varbūt gribās to kartupeli, tad vajag ar visu mizu viņu izcept cepškrāsnī, folijā vēl ietīt. Un ja vienu apēd, tad ir ļoti labi. Vairāk arī negribēsies, bet ja nomizo visas miziņas un vēl kaut ko saliek klāt, kaut kādas gaļas produktus, tad var apēst ļoti daudz. Jā. Tad galvenokārt jau ir svarīgi, ar ko tad mēs saliekam kopā. Ja? Tad svarīgāk būtu zaļumus ar kaut ko vēl. Bet cilvēkiem parasti es skatos, kad viņi kaut kur ēd, ja, viņiem tas šķīvis aizvien lielāks paliek, ja, tās porcijas. Un apēd viņus gan arī visu tomēr. Izbrauciet laukos uz kādu ēdnīcu, ja, tur ir tāds šķīvis, ka tā baile paliek. Jā, baile paliek, jā. Labi, ja vēl tas šķīvis būtu daudz ar dārzeņiem, jā, un tad vēl kaut kas, bet parasti jau tie ir kartupeļi, un tomēr kartupeļi skaitās naktenis. Jā, un tas viņš skaitās naktenis, un viņš slikti grēmojās, jā. Un līdz ar to cilvēks jūtās noguris, kad viņš ir tik daudz apēdis un vairāk, un miegs viņam nāk. Ja? Tad, ja mēs esam pēduši un mums nāk miegs, tad tas nozīmē, ka mēs esam nepareizi ēduši. Un tad faktiski sanāk, ka tiem jogiem ir taisnība, kas teica, ka ir tās trīs produktu kategorijas, ja? Ir prānika pozitīva food, prānika neitrāla food un prānika negatīva food. Respektīvi tie, kas dod enerģiju, tie, kas izraisa tikai slinkumu un miegu, un tie, kas atņem enerģiju. Tieši tā, un citreiz pilnīgi pietiek, ka tu apēd tur vienu gurķi. Labi, gribi kartupeli, apēd vienu kartupeli, bet nevajag visu kopā ēst. Ja? Tas ir organismam ļoti grūti visu to sagramot. Ja? Un arī tas, kad ja mēs tos ātros ēdienus saucamos visādus kebabus un hamburgerus, ja? Tad tur pilnīgi nekā dzīva nav. Un tad, diemžēl,
Ja pierod pie tā, es skatījos vienu raidījumu, ka tur tā meitene raudāja, ka viņai nedeva to hamburgeru vai ko tur nedeva. Viņai nebija ko ēst, jo viņa skatās uz tiem salātiem un raud. Jā, es domāju, nu tas ir briesmīgi. Bet tagad jau vēl vienkāršāk būšot 3D printeri, uz kur izprintēja gaļas gabalu. Nē, tādu, nu. Jā, es meditācijā to redzēju, kad būs tādi aparatūras, jā, kur viņš gan tā kā neizskatījās kā tabletīte, bet tā kā želīņa tāda iznāk pusdienas tādā, nu, mazā trauciņā tu apēd, un tu esi saņēmis savas tās vielas. Tas būs vislētākais, jā. Protams, kad būs arī bioloģiskās pārtika, tā būs dārga, jā, un to tā nebūs pieejama visiem. Tā, un pa apģērbu tieši tāpatās es redzēju meditācijā, kad būs tāds, nu tā kā jūs sakat, printeris, ja? Tu uzmodelē, ko tu gribi, un ieliec savu veco apģērbu, un tev iznāk, teiksim, jauns krekliņš, krekliņš, ja? Klausā lieta, vai ne? Jā, bet tikai viens. Tur būs limitēta tā lieta, tieši arī pa apģērbu. Jā. Tagad mēs visu metam ārā, ja? Bet pienāks brīdis, kad vairs jau neņems pretī. Bet kas ir tas, kas šo limitē? Kas ir tas, kas, teiksim, nosaka? Vai tas ir kaut kāds kosmisks process, nu, vai, teiksim, visuma process, vai radītāja process, ka mums nevajag tik daudz, ka mēs ir, nu, mums jāpiezemējās? Nu, tas jau ir sācies, jā, tāds Covids jāatnāk. Nu, tas, ko nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam jau piesārņojuši visu to dabu un cilvēkus vairs nevajag. Ja jūs nesapratīsiet, tad atnāks nākošais. Nu, tagad atnāk vēl tāds briesmīgs karš. Ja? Nu, ja vēl nesapratīsiet, tad vēl atsūtīs. Tur ir plūdi, tur deg Kanāda, ja viss tur deg. Ja? Nu, tas jau, to jau parāda, mūsu kosmos parāda, kad mēs ejam nepareizā virzienā, kad ir kaut kas jādara, ka ekoloģija grimst, bitītes grimst. Ja? Mums katru gadu man ir bišu saimes, katru gadu aizvien grūtāk viņām pārziemot, tāpēc, ka viņiem pat nav tīra ūdens. Mēs dzeram pašreiz to ūdeni, ko mēs samiglojam. Ja? Kur tad viņš paliek? Ja man atnāk cilvēks, kas strādā pie lieliem zemniekiem, viņš saka, mēs gāžam arumā indes iekšā. Lai tā inde, tātad iedomājieties, tā inde stāv līdz pavasarim un gaida nezāli. Tātad iedomājieties, cik daudz to indi tur vajag un briesmīgi. Kādu indi vajag? Ja, lai viņa visu ziemu varētu tur stāvēt un gaidīt to nezāli. Un viņas nav tās nezāles, protams, ka nav. Paskatieties, cik skaisti lauki, ja? Nav neviena nezāle. Ja? Bet arī, diemžēl, mēs tīru ūdeni vairs nedabonam. Nu, bet arī mēs arī to apēdam. Nu, tieši tā, arī tajā labībā viss tas tur paliek. Tur nekur viņš nepazūd. Arī informācijas veidā. Kāda ir izēja? Nu, izēja ir cilvēkiem jāapstājās, viņiem nav jāpērk šādi ēdieni, viņiem ir jāatzīst, kad jāsāk ēst veselīgo, bioloģisko pārtiku. Tas faktiski iznāk tā, ka jo mēs mazāk pirksim parasto pārtiku, teiksim, neatbalstīsim veikala ķēdes, pirksim pie zemniekiem, jo mēs tiekam uz priekšu ātrāk. Jā, jo tagad ir tā, ka es domāju, ja šādi turpināsies kā pašreiz, tad lauksaimniecība, tā bioloģiskā lauksaimniecība vienkārši iznīks, jo tās ķēdes, veikalu ķēdes apēd visu. Jā, viņi piespiež ražotājiem dot, lai atlaides būtu. Un, protams, ka cilvēki izvēlās šo pārtiku tādu, ja? Bet ne visi, ļoti daudzi tomēr skatās, un es domāju, ka tas tomēr ies uz priekšu. Bet kas ir tas, teiksim, kas ir tie varbūt tie galvenie teiksim, pārtiks, nutricioloģijas, teiksim, tie noteikumi vai tie pieturas punkti, kas cilvēkam būtu jāievēro, ja viņš gribētu būt vesels?
praktiski jau cilvēkam ir jāsaņem pilnvērtīga barība, ja, ar to, ka viņš ēd baltos miltus, sāli un cukuru nenormālā daudzumā, tātad visu šo balto, kas ir pilnīgi visos produktos pašreiz. Kvieši, cukurs un sāls gan arī ir pilnīgi visos produktos, ja? Vai vajag vai nevajag, jo viņi ir konservanti, ja? Un tad tā pārtika glabājās ļoti ilgi. Mēs tāpēc arī pirmām kārtām slimojam, kad mēs ēdam šo te pārtiku tādu, sasālītu, sacukurotu un ar baltiem miltiem sabāstu. Glutēns jau vispār ir līme. Mēs jau viņu izmantojam, teiksim, cepot kotletu, mēs viņu izmantojam kā saistvielu. Ja, kā... Jā, tieši tā, jo tajā zarnās tur ir, tad, kas lieto šos baltos miltus, tur viss ir salips. Un tāpēc arī viņš neuzsūcās. Tikai tie labie un sliktie tauki. Ja. Kā dabūt to vēderi tīru? Kā dabūt, teiksim, cilvēks ir ēdis tagad baltos miltus, cukuru, sāli, ja, lielā daudzumā, konfetes, teiksim, tur šokolādes tādas un citādas, ja? Tur ir tā, patiesībā, pirmām kārtām ir jāuzsēžās uz diētas, jādzer ūdens un jāatsakās pirmkārt no sāls un cukurs un baltiem miltiem. Jāēd kaut kādu pārtiku, teiksim, dārzeņus. Protams, šķiedrvielas arī ir vajadzīgas, jā, lai iztīrītu tās zarnas. Un pamazām ķermenis attīrās. Kas ir tas, ko jūs no šķiedrvielām iesakiet lietot? Noteikti klijas, jā, tāpēc, kad gadu simteņiem cilvēki ir ēduši visas šīs nosaucamās pelau maizes, jā, un visu tādas ēduši ar visu graudu, ar visu miziņu, jā, ne jau ar šo te tikai noslīpētos graudus, jā, un tāpēc jau arī bija veseli, jā, un baltos miltus taču ēd tikai uz svētkiem, tikai rupmaizi ēd, jā. Tas nozīmē, ka cilvēks ieiet, teiksim, kādā no veikala ķēdiem, apskatās kliju maizi un tagad ēd kliju maizi. Tur, diemžēl, tajā kliju maizē varbūt tur 1% klijas ir ieliktas, jā. Tātad, cik es esmu skatījusies, pat rupmaizē ir visur kvieši klāta, jā. Tā kā, tur jāskatās, ražotāji jau ir dažādi tagad, var izvēlēties. Jāskatās, kas tur ir rakstīts. Vai, teiksim, varbūt, kad var klijas ēst, kaut kādā savādākā? Un, protams, tā var klijas nopirkt un pielikt pie ēdiena klāt arī pie jebkura un arī vienkārši aplejot ar ūdentiņu, varbūt medutiņu pielikot, apēst no rīta. Kā ir ar maizīti, teiksim, pašiem jācep maizes šobrīd, ja mēs varam ieiet tomēr veikalā nopirkt? Ja godīgi, esmu pārgājusi uz tām kraukšķīgām maizītēm, ja, kas ir visādas, kas tagad mums ir rīs un galetas un viss šīs te sausmaizītes. Tāpēc, kad šis raugs ir ļoti bīstams pašreiz, tieši raugs, jo viņš ir no sēnēm. Un sēnes ir tās, kuras neatstāja cilvēku organismu. Ja. Es skatījos, ir, teiksim, milzīgs piedāvājums ar tām maizes mašīnām. Ja. Aizēja nopērts par 100 eiro maizes mašīnu, teiksim, sabēr visu iekšā, viņš pats uzraudzēja, pats visu izdara. Protams, ka to var darīt. Tas jau pats labākais būtu, protams. Ja. Bet ir ļoti daudz zemnieki, kas cep ļoti labas maizes un var tirdziņos nopirkt. Un ir arī tomēr arī pat lielveikalos arī tā nav galīgi. Tā nevar. Tagad ir daudz arī tādas veselīgas maizītes. Tikai vajag lasīt un skatīties, kas tur ir. Jā, es lasīju, bija viena maize, 100% rudzu maize, pagriez otru pusi, un tur ir 56% rudzi. Ja? Jā, protams, jā. Tā kā, jā, tā diemžēl ir, jo tagadējie rudzi, man stāstīja tas ražotājs, vairs nav tie, kas bija kādreiz. Ja? Tāpēc, kad viņi neturās kopā maizē. Jā, tāpēc viņi liek to baltmaizi. Ja? Tāpēc, kad ražotājiem vajag aizvien vairāk ražas
un viņi visi ir jau, kā saka, pārveidoti. Ja, tieši tāpatās kā vispārējais sēklas jau ir arī lielāko daļu, visas ir tās pārveidotās sēklas, ja, ģenētiski modificētās sēklas. Kur vispār ir izēja? Audzēt pašam? Nu, arī, protams, jā. Tad pēc iespējas mazāk ēst, jā. Ieturēt tomēr arī atturības kaut kādas, piemēram, nedēļā. Vienu dienu tomēr badoties, jā, uz ūdens. Tad arī būtu attīrīšana. Tas ir dikti Jo grūti. organisms pats ir, kas attīrās pats, viņš pašattīrošs. Bet vai katram vajag badoties? Teiksim, es, piemēram, pamēģināju vienu dienu, tas bija, kā saka, nāves smaka. Varbūt jums nevajag veselu dienu, varbūt pietiek tikai vakaru. Tas jau, un varbūt, ka jums pietiek, kad jūs ēdat tikai dārzeņus tajā dienā, ja jūs nevarat. Tas ir individuāli, tas nav obligāti. Var ēst, piemēram, tagad ir zemeņu laiks, tikai zemenes tur varbūt apēst. Jā. Visu dienu, bet tikai ne tomātus. Ja? Man atnāk slims audzētājs, kas pats audzina tomātus, ja? Viņš galīgi slims. Es saku, ko tad jūs ēdat? Es jau neko tādu neēdu, tikai tomātus. Tikai tomātus. Jā, viņš ir pārskābējies, ja? Jo tomāts arī skaitās naktenis, un viņš skaitās ļoti skāps. Ja? Kā pēc būtības tomāts jau ir labs, vai ne? Akala, kā es teikšu. Ja? Tas ir, cik mēs to apēdam. Ja vienu apēdam, viss ok. Kā ir, es par tām miziņām tomēr vēl gribēju pajautāt. Kā ir tām miziņām? Jo, teiksim, ja mēs tikko runājam to, ka tas zemnieks lej visu iespējamā uz tā lauka, tad pašā kartupelī tur noteikti ir viss iespējamais saliets, viss, kas ir. Tad tomātā, teiksim, ja viņš ir bioloģiskais, tad tur skaidrs, ka tas tomāts ir tīrs, ja tas ir kaut kāds rūpnieciskais tomāts, tur ir arī saliets, ja. Kā ir tām miziņām? Cik tās mums vajag tomēr? Jā, saprotat, ja jūs pērkat no nezināmas, teiksim, no lielveikala, jā, tad ir jāmizo, noteikti ir jāmizo, es visu mizoju tad. Bet ja es no savu dārzu, es zinu, kas man tur ir, jā, varbūt tās, vai arī zemniekam, kuram jūs uzticaties, jūs aizbraucat, no viņa nopērkat, jā, tad jūs arī zinat, ka viņš tur neber kaut ko tādu, jā. Protams, kaut kāds minerāla mēsls jebkurā gadījumā ir vajadzīgi, lai izaugtu kaut kas, bet mēs domājam tieši par herbicīdiem. Ja. Vai ir kaut kas, ko jūs gribat novēlēt mūsu skatītājiem sarunas nobeigumā? Es droši vien novēlēšu veselību un laimi sevī, atrast laimi sevī. Un ar to būtu pilnīgi pietiekoši, lai būtu cilvēks laimīgs. Ja? Jo, ja viņš atradīs īsto vērtību, un tā tomēr ir veselība, ja? Nevis dzīšanās pēc naudas, ja? Tad ticiet man, ļoti daudz saka paldies man par to, kad viņam vairs nav jāiet uz 2 darbiem, nav jābrauc uz ārzemēm, ja? Un jāpārvēršās par vergu tur, ja, kad var arī iztikt ar mazāku naudas daudzumu. Man jau šķiet tomēr, ja mēs darām to, kas mums ir jādara, tad tā naudiņa pat mums atrod. Jā, tieši tā, lai cik būtu tas jocīgi, bet tā ir. Ja mēs ejam pareizajā ceļā, tad viņa atnāk. Paldies jums par šo sarunu. Lūdzu.